Tev ir tikai vienīgs rēķins, kas grāmatvedē atvieglo dzīvi un darbiniekam nav jādara nekas. Viņš iet iepirkties ikdienā, viņš nolicina bonus karti, tā kā kredītkarti, ne viņš vāc čekus, ne viņam nav jādara. Katra liekā kustība, tas ir jau grūti. Un es gribētu teikt, tā arī ir tā brīvība un bez maksas, ka tev neprasa neko pretī. Lūdzu, lieto, izbaudi, bet pretī ne tev atskaitē, ne tev čeks, nekā, vienkārši baudi. Darbinieki ir dažādi, cilvēki ir dažādi, bet pilnīgi viennozīmīgi, ka katrs bonus motivē, katra labā lieta darbiniekam liek būt lojālākam. Mūsu gadījumā bija arī, manuprāt, viens darbinieks, kas teica, kas tās tāds, kāpēc vajag? Šobrīd tāda jautājuma īsti nav, jo tā ir viena no motivācijas sadaļām mūsu uzņēmumā. Un es gribētu teikt, ka šobrīd katrs novērtot tos ekstra 700 eiro, ko gadā mēs varam darbiniekam dot izmantot, tas ir forši. Koplīgums īstenībā tā ir tāda interesanta sadaļa, tas tā kā tāds biets, jo kop tas nozīmē, ka tagad būs visiem kaut kas vienādi jāizdara. Es to pielīdzinātu drīzāk tā, ka mēs esam uzņēmums, kas daudz strādā pārdošanā un pieņemsim pārdot CRM sistēmu, lai viņu lietot ir diezgan sarežģīti, jo kādam patīk, nepatīk, tie cilvēki dažādi. Tad īstenībā bonuskarte ar Artūru priekšgalā ir radījuši visus apstākļus, lai šis koplīgums negūtu vairāk biets, jo tas bija šausmīgi viegli. Vienkārši arī skaidrojami, saprotami. Restīvi arī šī sadaļa noņemt, jo tas ir tiešām tā ir, ka kad man pateica koplīgums, es arī jau griezu muguru un biju gatavs iet prom. Bet tas ir pilnīgi droši teikt, viss ir vienkārši, viss ir forši.